Kāds kopais saimnieks izmācīts. Bija kops saimnieks, kas ļoti slikti baroja savus kalpus, bet pats izlikās svēts, ka laukā auga liels ozols, un tur saimnieks gāja katru svētdienu rītu pātrus skaidīt un grēkus sūdzēt. To visu novēroja kalpi. Kādu svētdienas rītu puisis, gribēdams saimnieku pārmācīt, pirmais aizgāja pie ozola un uzkāpjas augšā. Atnāk saimnieks un iesāk skaitīt, ko tajā nedēļas dienā apēdis. Divas pīles savalgītu, trešo rubenīcu, bet puišam nedošu, nepametīšu. I gaļas desu nedošu. Puisis kokā tūliņi saka, tev grēkus es nepiedošu, nepametīšu, ja puisim gaļas desu nedosi. Saimnieks domā, ka Dievs ar viņu runā, saņem lūkšanās rokas un saka, došu, mīļais Dieviņ, došu. Pārgājis mājās, viņš sievai saka, tagad nu ir jādod puisim labi ēst, jo pats Dievs teica, ka grēkus nepiedošot, ja puisim gaļas desu nedošot. No tās dienas kopējs saimnieks kalpus vienmēr labi barojis.